Armatūrai ir jānoplicina galu. Redziet, kāds tas gals ir uz vienu pusi. Tagad es gribu pretim paņemt nost vienu skaidiņu. Lai iztaisītu vergu no armatūras, mums būs vajadzīgs caurulē, ūdens biezā 32 un iekšējais diametrs 20 un 1,20 m gara. Pēc tam armatūra 20 iecene metru gara. Un pēc tam vajadzīga vīle. Nākošreiz, kas man ir jāizdara, armatūrai ir jānoplicina galu. Tā armatūra iestāv ugles, bet man liekas ir jau nokaitēta. Armatūrai gals ātrāk ir jāizplacina, lai tas metāls maksimāli nebūtu izdedzis. Redziet, kāds tas gals ir uz vienu pusi. Un domāts, ka pagājušā verga man bija ar taisnu galu, bet es šitai verga atstāšu šitādu galu, tāpēc, ka man liekas, ka šitāds gals labāk ledu ņems. Un tas gals ir vēl jāuzasina. Un neskatoties, ka metāls ir izdedzis, es domāju, ka ar vīli var uzasināt to galu, un tas asums tur veselu sezonu. Tagad tam galam ir jānovīlē otra puse. Un šeit vajag kādas 20 cm apvīlēt tās rievas, lai varētu uzpresēt virsū to plasmas rokturi. Šeit ir nosacīt pievīlēts tas gals. Un šeit iet virsū šitik daudz. Un domāts tagad, kad es ielikšu karstā ūdenī vārošā, un lai pastāv 10 minūtes un sasilst. Tagad ir 10 minūtes noturētā verga karstā ūdenī, tad mēģināsim dzīt virsū. Ledus cirknim es esmu uzasinājis galu. Un tagad es gribu pretim paņemt nost vienu skaidiņu, lai tas cirknis neiet tik traki slipi projām, kā cērt āliņģi.
Es domāju, ka būs labi. Es šņori, kura sargā vergu, lai tā nepazūd, piesēju šeit apakšā. Bet var izkausēt caurumu šitam plasmasā un no abām pusēm iegrūst korķis iekšā, lai tur netek ūdens. Un vēl, ja kādam gribās šitien resnāku galu iztaisīt, var iztaisīt putuplasta pludiņu šeit virsū, uzlikt virsū. Šitien, ja? Lai tā verga negrim to aliņģi iekšā. Tā, uz ledus es tieku. Šitā ir jāiet un jāpārbauda ledus. Tas aliņš jāatcer šitā uz riņķi. Ņemiet vergu līdzi uz lielām zivīm, brekšiem un līdekām.